Tātad mēs esam netālu no Salonikiem. Apdzīvotā vieta, kas saucas Peraie, ja es pareizi atceros. Mēs izvēlējāmies tāpēc, ka mūsu naktsmājas ir netālu no pludmales. 150 metri un pludmale. Bet šobrīd mēs ejam uz centra pusi sameklēt kādu ēstuvi. Jo Arturs saka, ka viņš tos grieķu salātus grib, nu tā kā acīs sērtās. Spināti pīrāgi no rīta mēs dabujām, tas bija tiešām ļoti gards, fantastisks. Bet mēs ēdām, bija kaut kāda 8 no rīta, jā? Nu jau ir 6 vakarā. Tā kā pat... Tā kā tā. Mēs varam iet apsīties, kas te ir. Un cikiem viņš strādā. Nē, to jau es tev teicu, kad normāls veikals varbūt, ka vēl arī var būt. Bet kas tad to lai zina? Te satiksme. Intensīvu. Un es mēģināšu tik pāri. Viena lieta, kas man te nepatīk. Nē, 2 lietas, kas man te nepatīk. Viena lieta, kad bieži vien te nekam nav cenas rakstīts, bet ir beķerējus, kur ir cenas. Un tad tu vismaz zini, cik tev par ko jāmaksā. Bet, piemēram, ūdeņus mēs tagad iegājām, minerālu ūdeņiem nav cenas. Un, ja tu paņem to pudeli, tad tu vienkārši cenu uzzini tajā brīdī, kad tu maksā. Un dažreiz man ir sajūta, kad pie kases pārdevējs vienkārši to cenu izdomā. Un vēl man otra lieta, kas man nepatīk, kad vismaz šī vietā veikaliem nav darba laika rakstīt. Nekur. Arturs arī saka, kad grib, tad sāk strādāt, kad grib, tad beidz strādāt. Un tas mazliet arī traucē. Tāpēc, kad ar prasīšanu ar tā dīvaini, jo nevienmēr viņi runā te angliski. Nu, ko mēs esam iznākuši, laikam šī ir centrālā pļāža. Jā. Reku, tur molīts arī, tur var aiziet, pastaigāt. Bet ejam sameklēt to ēšanu un tad, jā? Ejam. Citādāk, tu jau man bez tā tiem... Reku, tur ir ēstus. Jā, bet vai tad es uz turien neizšķību? Izskatās, ka te tā darīšana ir diezgan liela. Te nemazam nav tā pāris ēstus un viss. Un reku, tur, otrā pusē, tie Saloniki. Var paskatīties. Te noteikti vakarā ir skaists skats uz pilsētu. Jā. Nu, ejam paskatīties. Es neatceros, vai es jau pateicu šajā video, ka man nepatīk, ka nav gājējiem pietiekam vietas. Ietvītas ir šauras. Mašīnas ir saparkojušās, un es saprotu, vietas šeit ir maz. Vietām asfalts nav vispār. Ja iet pa braucamo daļu, tad, protams, mašīnas, pievaktēt, vai kāds nav izgājis priekšā. Jā, bet... Te vēl tā mazliet ir sakopts, bet mēs paiesim tur uz priekšu, kur jau tuvāk mūsu naktsmājas, tur vispār tāds bardaks sāksies. Vai tad? Jā, Bodīvei hit. Davai. Solāriums. Te mēs iesim uz pludmali. Reku, te ir mūsu naktsmājas. Mocīts ir jau nopakots. Vienīgais, ka te ir bišķiņ tā grūtāk tikt garām, jo mūsu kaimiņi ir sastājušies. Lai pēc manām domām viņi varēja tur pabraukt tālāk, bet nu labi. Nu, un te mēs jau esam paspējuši vēl izmazgāt. Tā, tūlīt noliksim visu un iesim peldēt. Nu tad ko, tad ejam, jā, uz pļāžu.
Īstenībā, kā sauc šos ūdeņus, kuros mēs tagad peldēsimies? Ko? Ko? Kā sauc šos ūdeņus, kuros mēs tagad peldēsimies? Artur. Adrijas jūra. Vai Jonijas, vai tur. Nē, Vidus jūra. Jo godīgi man ģeogrāfija nav stiprākā puse, mēs paskatīsimies. Adrijas jūra šī nav točina, Adrijas jūra tur, kur ir Horvātija. Šitā Adrijas nezinu, kas te ir. Kaut kāda jūra te ir? Vai vispār līdz, ko? Oi, mums ģeogrāfijā dvojka, mums ģeogrāfijā dvojka. Nu, mēs esam pļāžā pretī mūsu viesnīcai, kad iznāk pa ieliņu. Mēs apskatījāmies, mēs uzlabojām savas sliktās ģeogrāfijas zināšanas. Wikipēdija saka, ka šis ir termikas līcis. Jā, Arturiņ, ej. Es paskatīšos, kā tu ej. Un ja mēs runājam par sliktajām ģeogrāfijas zināšanām, tad iepriekš es arī samuldējos. Pilsēta, kas ir redzama šeit, nav Salonika, tā ir Kalamārija. Salonika ir tur tālāk. Es domāju, ka video nemaz nevarēs pateikt. Varbūt, ka pat viņi no šejienes arī nemaz tā īsti nevar redzēt. Bet tas jau nemaina to, ka skats vienalga ir skaists un saulrietis. O, saule jau ir visai skalni jau. Ir ne ļoti agrs rīts, jo mēs šodien kārtīgi izgulējāmies, pamodāmies tikai 7. Bija jau pār 7, vai ne? Jā. Kamēr mēs vēl visu sakārtojām, pa ceļam mēs vēl piebraucām kafiju padzert, bet beidzot mēs esam klāt. Šī vieta saucas Litohoro vai Litohoro, es nezinu, kā pareizi jāliek uzsvars. Un šo pilsētu dēvē par Olimpu kalna vārtiem. Tāpēc, ka visi, kas grib doties pārgājienu takās kalnos, apmetas parasti šeit. Mēs kalnos neiesim, tāpēc, ka šī karstumā man tur ar mietu neiedzīs. Un es nezinu, bet es domāju, ka mēs arī ar mocini, kur augstāk te nebrauksim. Varbūt arī būtu normāli, bet jāpaskatās, kādi ir tie ceļi. Mēs kaut kur piesēdēsim, tāpēc, ka pašā pilsētiņā ir šausmīgi šaurs.
šausmīgs stāvs. Un nobremzēt ar moci, kurš ir nokrauts un es vēl sēžu aizmugurē, ir ļoti, ļoti grūti. Visi tas ir diezgan bīstami, var nogāzties, un mēs negribam nogāzties. Nu tā, tagad mums ir pārkings atrasts, un līdz centram ir kaut kādu, nu jau 1,5 m, es domāju. 300. 300. Lūk, kaķīts pie kaķīša. Jā, un šitā sēdēšana kafejnīcās tāda ceļa malā, kur ir tik intensīva satiksme, mums abiem ar kaut kā nepatīk un neuzrunā. Šodien, principā, no šīs vietas arī varētu teikt, ka sāksies mums mājupceļš, tāpēc, ka mēs griezīsim uz augšu, uz Ziemeļmaķedonijas pusi. Šeit sola lietu, kaut kādu nelielu vēlāk. Un tur, kur mēs dodamies, tur maksimālo gaisa temperatūru sola 25 grādi. Un tas jau ir cilvēcīgi. Vienīgi, par ko es sāku bažīties, ka atkal nebūs cilvēcīga temperatūra, kad mēs būsim, teiksim, kādā Polijā vai Lietuvā. Un varēsim braukt mājās pa augstumu un lietu. Bet, nu, nebūs jau arī pirmā reize. Parkošanās viņiem te, kā var redzēt, ir diezgan demokrātiski, cevišķi attiecībā uz mučiem un rolleriem. Kur grib un kur vajag, tur noparkojas. Galvenais, lai netraucē satiksmi. Nu, gājējus tā vēlams arī netraucēt. Ainava šeit ir skaista. Tuvojamies centram, kamēr iziet cauri visām suvenieru bodēm, apskatās viss piedāvājumu. Nemaz tik ātras priekš neiet. Mēs iegājām kaut kādā informācijas centrā, kas izrādījās nav nemaz turistu informācijas centrs. Un te viņi mums pateica, tur uz stūru mēs aizgājām. Tur arī nekāds turistu informācijas centrs nebija. Buklis bija. Tur vienkārši varēja nopirkt buklets veikalā karti un par Olimpu takām staigājamajām. Tā kā tā. Kaut kā uz turistiem viņi vismaz informācijas ziņā arī nav pārāk te orientēti. O, ja tu teici, visādi sūdiņi. Te visur ir visādi sūdiņi. Jaunās nakts mājas ar visiem kaķiem, diviem. Viens jau tur ir iekārtojies uz krēslu pie galdiņa. Paredzi, samaucies. Jā. Lietas būs. Jā. Varbūt paliks bišķi vēsāks. Mēs esam Kalampakā. Tas ir pie Meteoru klosteriem. Mēs te īsti nebijām plānojuši te būt, bet Pa ceļam bija. mums vajadzēja veļas mašīnu, lai mēs varam izmazgāt veļi, sevišķi Arturs, jo viņam vispār nekas vairs nebija ģerbjams. Varbūt mēs pat tiem vārtiem varējām tur vispār iet ārā. Bet nu labi. Tā. Tagad no tāds skats mums te ir. Ir bija klosteri augšā. Jā. Šī ir skaista vieta arī. Noteikti jābrauc Grieķijā skatīties šo vietu. Tikai kādi 600 metri. Mēs esam klāt jau centriņā. Mēs vienkārši uzlikt kaut kādu ēstu centrā un teorētiski atnākt un iečakoties centrā. No mūsu viesnīcas sanāk mazliet mazākā kilometrs. Reku mēs jau esam klāt. Dažas ēstos te taisījās vaļā tikai no 6. Kaut kas jau ir vaļā. Tad mēs pastaigāsim arī pa veikaliem. Un paskatīsimies, kas te ir mainījies kopš tās reizes, kad mēs bijām, jā. Mazi feķi. Sīkie mamma.
Ambrozija. Tur arī visi ciet pagaidām. Mēs te tā staigājam ar Arturu un īsti nesaprotam, vai nu te ir sezona jau beigusies, vai nu te ir kaut kāds panīkums iestājies, vai varbūt visi vēl sēž viesnīcās un mājās un gaida, kad pāries trakais karstums, lai gan cik ir pulkstenis? 6, 5? Par augļiem nekas netirgo. Jā, nekas te tāds panīkums kaut kāds izskatās. Mēs bijām pagājuši toreiz. Mēs bijām pirms 2 gadiem. Pēc kādā mēnesī. Tas bija jūnijas vai jūlijas. Jā, tad te bija baigā dzīvība, viss te baigi rosījās. Tagad te tā švaki. Varbūt, ka visi atdzīvosies vēlāk, ap 6, kad, nezinu, iesim, skatīsimies. Tagad daudz arī kaut kāda tukšas vietas. Mazliet vēl pafilmējuši, jo es atkal neesmu kārtīgi sagatavojusies. Man rāda, ka kamera tūlīt izlādēsies. Bet, man liekas, ka salīdzinot ar pagājušo reizi, šeit ir daudz vairāk ēstuvu. Toreiz mums bija mazāk kaut kā variantu. Tagad ir vairāk, tikai te lielākā daļa nestrādā. Mēs toreiz ēdām tur tajā Elisē, vai kā viņš tur saucās. Un tur mums toreiz ne īpaši patika, tāpēc, ka bija tikai buņģiņa alus, turklāt dārgs. Mēs nebijām īpaši apmierināti. Kamēr man vēl nav izlādējusies kamera, pafilmēšu šos skaistos skatus. Mēs, kad nācām, tur bija samācies. Šobrīd nevar saprast. Izskatās, kad lietas mākoņi prom. Mums būtu jāapskatās. Ābolīši. Jā, ābolīši. Mums vajadzētu apskatīties laika prognozi. Kaut kādu Šanghai arī. Nevar saprast, ka kāds dzīvo vai te kaut kāda noliktavu, kas te... Nezinu, te kaut teritorija. Dīvains kaut kas, ne? Nu jā, jāapskatās ir laika prognozi. Viss kaut kāds Jāpaskatās. Tā varbūt tās ir kaut kāda bioloģiskā saimniecība. Redzēs, ko mūsējie kaķi darīs. Kaķiem vajadzēja daistāpā. Jā, daisas bija baigi labā. Mēs uzēdām vakariņas vietējā ēstuvē. Grieķu salātus, vienkārši perfekti. Un vietējās desas. Tās tiešām nebija veikala desas, viņām bija tāds interesants pildījums ar zaļumiem. Reku ir mūsējās mājas. Sūņuka, kā tu tas ir vispār pizģets, šitā viena sunīte atstāt. Nabaga sūņa, nabags, jā, kā var šitā ar suni darīties? Tu gribi ar cilvēkiem, jā, ka tu gribi ar cilvēkiem. Sunīči jau grib ar cilvēkiem, jā. Lopi tādi, Kas tam vienkārši savīgi? Jā, bet vēl šitādi jauni kucāni atstājuši, kas grib draudzēties. Tas taču vispārībā ir. Pašus piesieti atstāt vienus pašus. Suns ir bar dzīvnieks. Viņam vajag sabiedrību, jā. Nevis viņus kaut kur spundēt vienu pašu. Fuj, pilnīgi garstāvoklis sabojājās. Esam klāt. Es apskatīšos, kā es rīt varēšu izbraukt. To es nezinu. Tā nevarēšu izbraukt. Te ir augsta mala, jā. Nobraukt lejā jau tu varēji vienkārši. Kur es nebraukt? Iztumsies ārā. Iztumsies, apgrozīsies un tā kaut kā. Tāks. Šitas pinkāns, minkāns te guļ tā kā gulējis. Vispār neliekas nezinis. Hello. Reku ir otrs. Hello. Kas tev žagaras piemeties žagas? Apdieniņas. Kas kaut kāds. Jā. Covid viņam. Tā izklāt. Ko mums te patīkam vēsi.
Pārāk. Mēs kondīšu katājāms 24. Varbūt, ka mēs viņu pagaidām varam izslēgt. Mūsu bataciņš. Ir izmazgājies viss. Tā, es iešu attaisīšu vaļā. Te mums būs gulēšana. Mums istabā arī kondicionieris, vēl ir otra telpa. Tā. Ejam. Te ir bišķiņ karsti. Bet mēs izliksim te visu žāvēties. Jā? Mums ir nakts mājas ar skatu. Davai. Tu man te nekomandēji, davai.